Sveicināti! Mani sauc Elvis Jaunzems, un šis ir jaunais Apple viettārunis iPhone 6. Šajā apskatā es centīšos noskaidrot, kādas ir tā galvenās izmaiņas, vai tas ir labs iPhone sērijas turpinātājs, un vai 6. iPhone vispār spēj konkurēt ar Android viettāruņiem. Tiesa gan, pirms dusmīgs ļaužu pūles ar lāpām devies manā virzienā par ko ne tā pateikt no manas puses, vēlētos pabrīdināt par to, ka esmu ikdienā ļoti aktīvs Android viettāruņu lietotājs, un šo platformu lietoju vairāk nekā 4 gadus. Tādēļ šajā apskatā es iPhone testēšu no tāda tā kā Android skatu punkta. Nereizi vien salīdzināšu iPhone lietošanas pieredzi saviem Android paradumiem, paslavēšu iOS jaunievedumus un nopelšu to, kas tur vēl trūkst. Tāpat arī es vēl vēlētos pateikties operatoram Tele2 par šo iespēju izmēģināt šo vietāruni. Ok, ar šo visu tikuši galā, varam ķerties pašam apskatam. Visuzkrītošākā iPhone 6 īpašība ir tā milzīgais ekrāns - 4,7 colus veco 4 colu vietā. Kad es jaunu iPhone pirmo reizi parādīju saviem klases biedriem, visi jautāja: tas ir tas jaunais 6 Plus? Uz ko es atbildēju: nē, tas tā ir parastais 6. iPhone. No sākuma viņi neticēja, bet jau pēc dažām minūtēm aprada un vēlējās, lai viņu 5. un 4. iPhone būtu tikpat lieli. Vēl viņi visu laiku arī teica, lai es pamēģinu to izliekt, ziniet? Tas beidz būt smieklīgi ar 2, varbūt 3. reizi. Jebkurā gadījumā ir patīkami, ka iPhone beidzot kļūst lielāks. Šī ir bijusi ilgi gaidīta izmaiņa, jo ar katru gadu satura daudzums, ko parādīt uz telefona ekrāniem, proti internetā, aplikācijās un video. Kļūst arvien lielāks, bet iPhone ekrāns vēl aizvien palicis 2007. gada līmeņos. Gandrīz visi populārākie Android viettāruņi jau sen ir pārkāpuši 4,7 colu robežu, bet iPhone līdz šim jūties kā maza rotaļlieta izmēra ziņā. Pirmo reizi iPhone 6 paņemot rokā, jāsacina, ka pirmais iespējas ir bijis maldinošs, un patiesībā tas ir ērtāks nekā pirmajā brīdī likās. It īpaši ņemot vērā tā pieaugušos izmērus. Pateicoties tā plānumam un apaļajām malām, tārunis ļoti ērti ieguļas plaukstā. Lielais displejs gan vēl aizvien parāda to, ka iOS nav piemērots un nekad arī nav bijis piemērots lieliem displejiem. Izstrādātājiem vēl ilgi jācīnās, lai aplikācijas reāli arī izmantot lielo displeju, un tas nejustos kā tikai uz lielo izmēru izstieps no mazā ekrāna. Visspilgtākais piemērs ir atpakaļpoga, kura iOS vienmēr ir bijis kreisajā augšējā stūrī. Ja tālruni tur labajā rokā, tad ar īkšķi to nav iespējams aizsniegt. Android šo problēmu ir atrisinājuši pašā saknē, pārvietojot atpakaļpogu pašā tālruņa apakšā, kur to vienmēr var aizsniegt. iPhone savukārt, kā ceru, pagaidu risinājumu piedāvā 2 reizes pieskarties home pogai, lai pavilktu ekrānu zemāk. Tas ir tīzls risinājums tīzlai problēmai. Tālrunis ir neticami plāns. Esam pieredzējuši, ka mans LG G2 ir biksēs jūtams ar savu diezgan cienījamo biezumu. Tādēļ, lietojot 6. iPhone, ik pa brīdim radās tāda kā neliela panika par to, vai man kabatā vispār ir telefons, vai es nekur viņu neesmu pazaudējis, jo dēļ tā plānuma šādi to arī varēja nejust. Tālruņa malas ir apaļas, gan aizmugurē, kur korpus savas asās šķautnes iemainīs pret apaļīgu, rokai draudzīgāku formu, gan arī priekšpusē, kur stikls ir viegli iepaļots, lai tā malas perfekti satiktos ar korpusu. Dizaina ziņā iPhone patiešām jūtas kā premium klases ierīce ar premium klases cenu. Skaļuma pogas klikšķi tikpat patīkami kā uz dārga rokas pulksteņa, un pilnīgi nekas nekustās vai nečīkst. Tālrunis samontēs kopā tik precīzi, kā uz auguma pašūts uzvalks. iPhone 6 ir pieejams 3 variācijās - gaišā, tumšā un šampaniešu krāsas, un visām 3 ir anodētā alumīnija aizmugure. Un man nepatīk alumīnija korpus. Pirmajā brīdī tie jūtas lieliski, bet jau pēc 20 minūtēm tie ir netīri, silti un nepatīkami. Vislabākais aksesuārs iPhone 6 īpašniekam ir bremžu disku tīrāmā līdzekļa flakons. Bet pati lielākā kļūda, veidojot iPhone 6, ir tā kamera, kur kā austampumpa izcēs kreisajā augšējā stūrī. Tā izskatās vienkārši briesmīgi uz visādi citādi lieliskā iPhone dizaina fona. Un pateicoties šim izcilnim, iPhone nevar taisni nolikt uz galda. Pumpa ir tik liela, ka tai pat nācās kastē izgriezt īpašu caurumu. Viena no īpašībām, ar kuru Apple patiesi izceļās, ir viņa spēja likt ierīcei darboties neticami ātri, par spīti diezgan konservatīvajām specifikācijām. Ja mēs ieskatāmies šī tālruņa specifikācijās, ieraudzīsim 1 GB RAM un 2 kodola procesoru. Tas tā kā Android pasaulē ir 2011. gads.
Par spīti tam, iPhone 6 darbojas tikpat labi kā labākie no konkurentiem. iOS vienkārši nav nepieciešami tie jauzi kalni, kurus pieprasa Android tāruņi. iOS ir ļoti labi optimizēts un reiz nejūt nekādas aiztirs vai lēnumu. Protams, ir cilvēki, kuriem pērkot telefonu ļoti svarīgas specifikācijas. Čipkodo procesori, miljons megapikseļu kameras un ultra hiper HD 8K ekrāni, un tādiem iPhones nav paredzēts. Bet ir vietas, kurās Apple spēj izcelties. Viena no tām ir kamera. Nav brīnums, kādēļ iPhone ir vispopulārākā fotokamera portālā Flickr. Tā apvieno divas ļoti svarīgas īpašības. Pirmkārt, kamera ir ļoti vienkārši lietot. Daudziem telefoniem ir ļoti labas kameras, bet, lai uzņemtu patiesi labus attēlus, jāmāk to pareizi iestatīt. Ar iPhone ir daudz vienkāršāk. Labus attēlus var uzņemt jebkurš. Vienkārši izņem iPhone no kabatas, atver kameru, noklipsē un attēls sanāk lielisks. Vienmēr. Otrakārt, kamera pati ir ļoti kvalitatīva, piedāvājot precīzas krāsas, augstu detalizāciju un labu gaismjūtību. Viena superjautra funkcija ir slow motion video 720p x 240 kadros sekundē. Var uztaisīt daudzas interesantas video, kur citādi nevarat izveidot. Tas ir viens piemērs. Displejs arī pirmajā brīdī izstāsta novecojis. 750 x 1334 izšķirtspēja izstāsta kā kaut kas no 2011. gada. Bet tas netraucē iPhone'am būt vienam no labākajiem displejiem visā industrijā. Krāsu precizitāte ļoti tuvu Adobe RGB modelim, un konkurentiem kā no Samsung, LG un HTC krāsas ir daudz spilgtākas. Bet tas tādēļ, ka viņi krāsas uzgriež līdz 11 un pārspīlē, lai piesaistītu pircējus veikalos. Bet iPhone ekrāns piedāvā ļoti precīzu krāsatveidi. Tas noklāja 96,8% sRGB gamute. Arī viss pārējais saistībā ar šo ekrānu vienkārši lielisks. Skata leņķis, kontrasts, darbība saules gaismā un skārienjūtība. Bet šad tad vien jāiedomājas, cik labāk šis ekrāns varētu vēl būt, ja tā izšķirtspēja būtu vēl labāka. Ja tā būtu 1920 x 1080, kā iPhone 6 Plus, tad es bez jebkādām šaubām varētu nosaukt šo ekrānu par vislabāko pasaulē. Vēl viena lieta, kas man patīk iPhone'ā, ir augstā skaņas kvalitāte. Apple ierīces vienmēr ir izcēlušās ar augstas kvalitātes audio, un 6. nav izņēmums. Es gan nedaudz esmu vīlies iPhone baterijām. It kā tā iztur līdz dienas beigām. Reizi iPhone baterija nesagādāja nepatīkams pārsteigums, bet līdz dienas beigām un ne vairāk. iPhone būs jālādē katru vakaru, un, lai gan pirms dažiem gadiem tas bija pavisam ok, industrija nekad nestāv uz vietas, un tagad visiem konkurentiem ir baterijas, kuras iztur līdz pat 2 dienām. Es būtu gatavs atteikties no superplānā korpusa, lai tiktu kaut vismaz pie nedaudz lielākas baterijas. Tagad mēs esam nonākuši pie pašas svarīgākās tāruņa daļas, proti programmatūras. iPhone 6 darbina jaunā iOS versija, proti iOS 8, un šādi ir mani kā Android lietotāja iespaidi. Viena lieta pēc visiem šiem gadiem ir palikusi nevainīga, proti cik plūstoši un gludi viss darbojas. Katra darbība pavada gludas animācijas, un tas viss notiek momentāni. Visuzkrītošākais piemērs ir ar 2 pirkstiem pievelkot tekstu vai attēlus tuvāk. Vienalga, cik procesoru kodols vai rāmu Android ierīces met klāt, iPhone'am šī animācija tik un tā ir daudz gludāka un atsaucīgāka. Pagājušo gadu pamatīgas izmaiņas interfeisā ievies iOS 7 atjauninājums, kas izraisīja pretrunīgas reakcijas. Pa lielam šogad nekas nav mainījies, un, manuprāt, iOS dažās vietās vēl aizvien izstāsta vienkārši fenomenāli, bet citās briesmīgi. Dizaineri iekāpuši no viena grāveja otrā, no pretīgiem gradientiem un tekstūrām uz pilnīgi baltiem foniem bez nekāda kontrasta. Android jau sen dizainiski iOS ir apzinis, un jaunā versija Lollipop, ja 5.0, apkārt iOSam met saulītes. Internetā bieži vien dzirdams viedoklis, ka vislabākās aplikācijas tieši ir uz iOS platformas. Ja iepriekš tā arī bija, tad tagad situācija būtiski mainījusies. Manuprāt, oficiālajām aplikācijām, kā piemēram Instagram, Facebook vai Twitter, izstrādātāji vēl aizvien pievērš vislielāko uzmanību tieši uz iOS platformas, jo no turienes nāk lauvas tiesa ienākumu. iOS aplikācijas šādiem lielo uzņēmumu servisiem ir daudz noslīpētākas un labāk nostrādātas, bet uz Android tās izskatās pēc ļoti vāji izstrādātiem portiem. To nevar noliegt. Savukārt entuziastu veidotas aplikācijas uz Android ir daudz vairāk. Tās ir funkcionālākas un labāk nostrādātas tieši uz Android. Piemēram, Tasker, Reddit Sync vai Muzeja. Šīm aplikācijām gandrīz nav alternatīvu uz iOS. Vienu lietu gan var teikt. Aplikācijas App Store ir daudz vienkāršāk atrast salīdzinājumā ar Play Store. Jaunās aplikācijas tiek atbilstoši izceltas un meklētājs šeit darbojas sašķirībā no Play Store. Programmas planšetdatoriem ir atdalītas no telefona aplikācijām, un spēles nemaisās pa vidu citām lietotnēm. Play Store ir daudz ko mācīties no App Store.
Par spīti lielajam ekrānam rakstīt uz iPhone vēl aizvien ir ļoti neērti. Iebūvētā tastatūra ir pilnīgs strunts. Pogas ir pa mazu burti, uz pogām vēl aizvien rādās kā lielie neatkarīgi no tā, ar kādu reģistra burtiem tu patiesībā raksti. Un autokorekts vēl aizvien maisās visam pa ceļu. Trešās puses aplikācijas nav diži labākā situācijā. SwiftKey nav latviešu valodas vārnīcas, lai gan Android versijā tāda sen jau ir. Un Swipe man vispār kaut kādu iemeslu dēļ neizdevās piekurbulēt. Bieži vien tad, kad vajadzēja atbildēt uz kādu tvītu vai e-pastu, man ērtāk likās izvilkt savu Android tāru un atbildēt uz tā. Vēl viens sektors, kurā iOS vēl ir daudz, kur attīstīties, ir tas, kā aplikācijas sazinās viena ar otru. Android ir tāda forša lietiņa kā SharePoga, kas ļauj jebkuru informācijas gabaliņu aizsūtīt no vienas aplikācijas uz jebkuru citu, kurā ir iekodēta iespēja to saņemt. Tas nozīmē, ka, piemēram, e-pastā saņemt linku, piemēram, var iekopēt stāvliktuvē, ietvītot, pārsūtīt e-pastā, SMS, WhatsAppā, publicēt Redditā vai Facebookā, pievienot paketā, aizsūtīt Bluetooth, NFC vai arī darīt jebko citu. Iespējas ar šo funkciju neierobežotas un tā atbalsta jebkuru programmu, kurā iebūvēts šis API, un tā eksistē jau kopš pirmās Android versijas. iOS-ā situācija ir daudz skumīgāka. Šāda starpaplikāciju sinerģija šeit nedarbojas tik vienkārši. Piemēram, es Twitterī gribēju atvērt linku uz YouTube video, bet to nospiežot mani aizved uz Safari pārlūku, kur tika atvērta YouTube mobilā versija, pilnībā ignorējot to, ka šo video varēja atvērt arī YouTube aplikācijā. Šajā jomā iOS-am vēl ļoti jāaug. Tāpat arī man nepatīk tas, ka iOS-ā vēl aizvien nevar iestīt noklusētās aplikācijas. Piemēram, izvēlēties, ar kuru pārlūku tiks atvērti visi linki. Jo iedomājieties, ir cilvēki, kuriem nepatīk Safari. Lielā mērā iOS nav mainījies, un ne visi arī grib izmaiņas. iOS izceļas ar to, cik stabils, vienkāršs un ērti lietojams tas ir. iPhone ir tālrunis, kuras iesaku cilvēkiem, kur grib tikai lietot tālruni, zvanīt, sūtīt e-pastu, tvītot, instagrammēt un darīt citas ikdienas lietas, un kurš neinteresē tas, cik daudz dažādas iespējas tālrunis spēj sniegt vai cik dažādos veidos var saregulēt sistēmas iestatījums. iOS piedāvā vienkāršu lietojamību un nekāds galvas sāpes. Īsumā raksturojot iPhone 6 rodas sajūta, ka šis tālrunis vairāk uzskatāms par centienu pielīdzināt iPhone tā galveno konkurentu līmenim, nevis ieviest kaut ko jaunu un revolucionāru. Lielais displejs man ļoti patīk, uz tā filmu skatīties ir vienkārši fenomenāli. Un par spīti tā izmēram, iPhone rokās turēt ir gandrīz tikpat ērti kā vecos iPhones. Bet pavisam īsumā. iPhone 6 nav tālrunis, kurš rudītiem Android faniem liks stāvēt rindā pie Apple veikaliem. Un iPhone 6 arī nav tālrunis, kurš jāpērk pēc kārtas visiem Apple faniem. Tas ir vienkārši labs iPhone vietālrunis, tāds kādu no Apple var sagaidīt. Ja tev ir iPhone 5 vai 5S, uz 6 vēl nav jēgas atjaunoties, bet ja tu vēl dzīvo ar 4 vai 4S, tad tev šis tālrunis ļoti patiks.